Esmu vietā, kur 2021. gada 24. jūnijā pulkstens 1:30 sagruva 12-stāvīga ēka Champlain Towers. Dzīvību zaudēja 98 cilvēki. Šajā vietā, līdzīgi kā citas ēkas uz šīs ielas, atradās Champlain Towers South. Vēl pirms kāda laika runāja, ka šajā vietā varētu Dubais investori celt jaunu dzīvojamo kompleksu, bet tagad izstāsta, ka šeit būs memoriāls, piemiņas vieta traģēdijas upuriem. Pirmreizējās izmeklēšanas rezultāti liecina par to, ka sabrukšana sākās šeit, kur atradās peldbaseins. Peldbaseina pārsegums iegruva iekšā pagrabā, kur atradās pazemes autostāvvieta, un tas savukārt bojāja nesošās kolonnas. Ēka atradās tur un attiecīgi sāka brukt nesošās kolonnas, kas bija tuvāk peldbaseina zonai, un nogruva puse no ēkas. Otru pusi nojauca vēlāk. Iedzīvotāji uzskata, ka sabrukšanā ir vainīga šī viesnīcas celtniecība, jo, kad ceļ šādas ēkas, tad zeme ļoti vibrē, un viņi uzskata, ka tādā veidā tika bojāta arī nesošā konstrukcija šai mājai. Champlain Towers South tika uzbūvēta 1981. gadā. 12 stāvi, sākumā bija paredzēti 11 stāvi, bet pēc tam piebūvēja penthouse 2 līmeņos, un izmeklēšanas rezultāti atklāja to, ka būvniecības procesa laikā netika ievēroti būvniecības standarti, un ēka tika uzcelta vājāka nekā projektēts. Bet tie ir pirmreizējās izmeklēšanas rezultāti. Galējais slēdziens vēl nav, bet tika konstatēti būtiski trūkumi nesošajās kolonnās. Dzelzs stiegrojums esot bijis pārāk mazs. Šo gadu gaitā ēkai bijuši arī vairāki uzlabojumi baseina klājam. Tika izvietotas liels puķpodas, kurās tika iestādītas palmas. Tas arī droši vien nenāca pārsegumam par labu. Bija bojāta hidroizolācija starp pazemes garāžu un peldbaseina klāju, kas arī padarīja vājākas nesošās konstrukcijas. Un jā, pilnīgi iespējams, ka šīs ēkas būvniecība pielika punktu jau tā šīm vājajām konstrukcijām. Bet tās ir tikai spekulācijas. Neilgi pirms ēkas sabrukšanas tika veikta arī ēkas apsekošana, kurā inženieris atklāja ēkai būtiskus bojājumus nesošajās konstrukcijās, ko arī paredzēja novērst, bet diemžēl nepaspēja. Ļoti daudz eksperti YouTube jau ir izteikuši savu viedokli, tāpēc atstāšu komentāros linkus uz dažiem no video, kur jūs varēsiet iepazīties tuvāk ar šo traģēdiju, un tad jau arī būs tur sīkāks skaidrojums, kas īsti notika. Es tikai iedomājos, kā ir šīs mājas iedzīvotājiem, apkārtējo māju iedzīvotājiem, kuriem reāli katru dienu nākās skatīties uz šo tukšo laukumu, kur kādreiz dzīvoja viņu kaimiņi, iespējams radi draugi. Māja atradās ļoti labā vietā, kā redzams, uzreiz pie jūras, un nebrīnos, kā investori no Dubais grib kaut ko šeit darīt. Starp citu, aiziesim nedaudz uz ziemeļu pusi. Tur atrodas šīs mājas dviņu māja, identiska kopija, Champlain Tower North. Varam tikai iedomāties, kas notika uzreiz pēc tam, kad šī māja sabruka, cik daudz mājām uzreiz tika veiktas apsekošanas, cik daudz pārkāpumu tika atklāti. Un, ja mēs runājam par Champlain Tower, tā arī Champlain Towers North, tika atklāti konstrukcijas bojājumi. Un pašlaik Miami ir grūti ar ēku apdrošināšanu, jo vairāk kā 5000 mājas neatbilst minimālajām prasībām, drošības prasībām, lai tām tiktu piešķirta apdrošināšana. Tā kā šis gadījums sāsināja jau tā aktuālu problēmu, kas notiek ar ēku stāvokli, kāpēc tās neviens neatjauno, kāpēc tās noved līdz šādam stāvoklim, un pats galvenais, kā šādu ēku atļauj pieņemt eksploatācijā. Pirmie aculiecinieki, kuri pamanīja, ka kaut kas nav kārtībā ar šo māju, atradās šeit, peldējās šajā baseinā, un šeit atradās pazemes autostāvvieta.
Šī ir identiska māja, tai, kas sabruka. Nobruka tieši šī sekcija, kas ir tuvāk okeānam, un otra puse palika stāvot. Kā redzams, tur arī kaut kas tiek darīts. Kaut kādi kosmētiskie remonti tiek veikti. Un šī ir vieta, šī ir tā pazemes autostāvvieta, kur cilvēki arī ievēroja pirmos bojājumus. Respektīvi, šeit atradās tā viesnīca, ja, kur tie pirmie aculiecinieki. Viņi redzēja caur šiem vārtiem uz pazemes stāvvietu, ka kaut kas tur ir sabrucis, ka tek ūdens, kaut kas nav kārtībā. Un neilgi pēc tam arī sabruka visa māja. Te arī var redzēt, ka ir uzlikti tālāk balsti. Nezinu, ko viņi īsti tur balsta, bet, kā es minēju, šīm ēkām ir atklātas arī tehniskas problēmas, kas ietekmē tās drošību. Arī šeit redzam, ja ir uzlikti balsti. Grūti iztēloties, kā tas ir dzīvot mājā. Tādā pašā mājā, kas jau vienreiz sabruka, kas var sabrukt vēlreiz. Bet tas arī viss. Braucam prom no šejienes.